Nu ko? Labvakar! Ļoti priecājos jūs šovakar redzēt Andreja Utīša Memoriālajā muzejā. Šovakar mums notiek 2. pasākums ciklā Rakstošās ģimenes, un mani šī vakara viesi, brīnišķīgi, ļoti talantīgi, jauni un skaisti cilvēki, Anna Krista Pelševica un Kaspars Zalāns. Es sākšu varbūt uzreiz ar tādu pilnīgi atklātu provokāciju. No. Dzejnieks kā dzīvesbiedrs. Tas ir defekts vai efekts? Man liekas, mēs šādi sev provocējām pašā sākumā diezgan daudz, jo mums bija sarunas par to, vai mums vispār vajadzētu būt kopā, ja mēs abi esam rakstoši vai nu vispār mākslinieki. Bet mēs, man liekas, to kaut kā ievirzījām kaut kādā pozitīvā gultnē ar tiem mūsu retrītiem sākumā. Man liekas, ka mums sākumā bija vairāk kaut kāda greizsirdība vai sācensība. Jā. Par to, tad nezinu, kuram tur vairāk publikāciju, kuru vieglāk publicēt tur. Un man liekas, jā, kā Kristis teica, kad mēs iemācījāmies sadarboties, rakstīt kopā. Un mums bija tāda retrīti, ka mēs mēdzām braukt, kad vēl man bija mašīna uz ļoti maziem miestiem Latvijā. Un viens otram dot uzdevumus saistībā ar ko rakstīt. Piemēram, vienreiz, kur tas bija, kur es liku to nabadzītais skriet krosu, un pēc tam, kad bija pie spēka izsīkuma, tad rakstīt tajā stāvoklī. Es vairs neatceros, man liekas, dēļ tā krosa dēļ. Bet man liekas, es biju bēnē. Bēnē. Man šķiet, jā. Tas bija traki. Man liekas, ka tagad jau tas ir vairāk kā efekts, jo tev par rokai ir reizē kritiķis, reizē cilvēks, kurš lasa dzēju, piemēram, prieka pēc, ne tāpēc, ka skolotāji liek. Un reizē, jā, ka, piemēram, ir vienmēr par rokai kāds, kurš var sniegt pirmo skatījumu par to, ko tu esi sarakstījis. Jā, reizē redaktors, reizē dombiedrs, reizē. Mēs, man liekas, arī kaut kā redzēt, Kasparam ir vairāk tulkojumu un man ir vairāk tavu grāmatu. Ordināla literatūra. Mēs varbūt kaut kā sadalījām savas ietekmes sfēras, lai Latvijas kultūras vidē nebūtu. Nu labi, joks. Kasparam ir arī rekrutējis krājumi. Pa vidiņu, jā. Pa vidiņu, divi veseli. Varam parādīt, izvaram šo nodokļu. Zem laptops. Jā. Jā. Tā kā lūk. Tad, kad mūsu Ivars īstenībā. Hello. Nu jā. Un tā tas sākas. Vienkārši ieskatām, pirms cik gadiem tas bija, kad apmēram, kad viņš lika tev skriet krosiņu. Cik ātri jūs esat nogājuši šo ceļu? Man liekas, tas bija pat pirmais attiecību gads. Sanāk pirms kādiem 4 jau apmēram. 4-5. Un, viņai skriešana neiepatikās kopš tā laika. Neskapēc. Bet jā, mums bija šie retrīti, un tad es atceros, ka tajā brīdī, ka mēs izdomājām tajā retrītā radušos dzējoļus apkopot un aizsūtīt uz punktam, postupam, dzējas redaktoram, lai apskatās. Jo tie dzējoļi bija dažkārt radīti arī tiešām kopā, ka katrs raksta par indē, katrs raksta par vārdam, katrs raksta par fragmentam, tur uzraksta 2 dzējoļus un to lipina kopā. Kaut kā mēģināt atrast tiešām nevis tādus pretstatus, ka tie dzējoļi kaut kā, mūsu stili kaut kā neiet kopā, bet tieši radīt kaut ko jaunu, ņemot vērā abus divas personības. Un tas īstenībā bija labs tāds arī gan mentāls, gan psiholoģisks treniņš, jo mēs arī kāvāmies tajos dzējoļos, kurš tur tā kā labāk rindu uzrakstīs vai tā. Un tad mēs sākām sadarboties un uzrakstījām tiešām sākām rakstīt tiešām labus tekstus sadarbojoties. Un jā, Artis Ostups toreiz nevarēja arī pateikt, jo es sūtīju no sava e-pasta, viņš teica, wow, tu esi pilnīgi citādi sākus rakstīt. Un es teicu, bet tas ir mūsu un Kaspara kopdarbs, neizstās arī pēc Kaspara. Un tas bija tā ļoti jauki, ka mēs tiešām esam radījuši kaut ko no abiem un nevis cīnoties, sadarbojoties. Jā, liekas, tas bija viens no iemesliem, kāpēc tad, kad mums bija arī saruna, ko punktum publicēja, arī par mums kā par rakstošu pāri.
Un es kaut kādā sarunas gaitā iedomājos, ka man vispār sajūta par attiecībām ir tāda, ka beigās tas attiecību kodols tomēr ir kaut kas bišķiņ vairāk nekā vienkārši kaut kāds 2 cilvēku puzlītes, bet tas kaut kādā ziņā izveidojās par kaut kādu trešo atsevišķo lietu būtību. Pilnīgi klusums, jāsaka. Vai būtu jūs varētu mazliet pastāstīt par to, kā šobrīd izskatās jūsu ikdiena? Jo, piemēram, es jau tad, kad mēģināju jums vienoties par intervijas laiku, man kļūst skaidrs, ka jūs šobrīd daudz laika pavadat arī ārpus Latvijas. Kā izskatās jūsu ikdiena? Šobrīd vairāk ārpus Latvijas esmu es, jo es joprojām strādāju Vācijā par pētnieku Greifsvaldē, tādā mazā miestiņā. Bet cenšos būt vismaz reizi mēnesī pie sieviņas. Un kā pētniekam, man ikdiena ir, ka es rakstu savu disertāciju, citus rakstus, piedalos konferencēs, palīdzu tādas rīkot. Un, piemēram, radošajā rakstīšanai es parasti atvēlu nogales. Jo es vienā brīdī centos darīt tā, ka es no rītiem paša rīta, kad pamostos, viena no pirmajām lietām, ko es daru, ir rakstu. Bet tad es sapratu, ka man vienlaikus ir domas vēl pārāk daudz grozās ar brokastīm, un arī kaut kā arī ir tas vēl pusnomoda stāvoklis, un tāpēc sapratu, ka labāk tad sestdienas, svētdienas ir vairākas stundas, un bez kaut kādu ceptu olu smaržas nāsīs, un kaut kā tas vislabāk strādā. Tā visi dzējot par kulināriju. Jā, lai gan tāda arī ir skaisti. Jā, varētu uzrakstīt veselu grāmatu par to. To tikai no rīta. Garšīgo grāmatu. Gan jau kāds to ir jau izdarījis. Un sieva ir skolotāja, tad kā pamatdarbā? Es esmu skolotāja. Mēs ar Kasparu pārvācāmies uz Vāciju kādus vairākus gadus atpakaļ ar domu pamēģināt pētniecību, kas Kasparam laikam iepatikās labāk nekā man. Un tad kādu laiku mēs bijām abi Vācijā, bet tagad tas pēdējais gads, kad Kaspars jau noslēdz savu doktora darbu. Un es strādāju par skolotāju, sākot no septembra, es ieratēju tajā mācītspēka programmā. Un no sākuma tas bija tīri tādu stabilitātes apsvērumu dēļ, ka es gribēju padomāt, ko un kā vispār darīt, bet tagad es esmu ļoti pārsteigta, ka man tas pat ir iepaticies vairāk nekā es biju jebkad gaidījusi. Tā kā, man ikdiena paiet gatavojot stundas, domājot, kā izkladēt jaunieši, kā piedabūt viņus lasīt, rakstīt. Nepiedabūt, bet kā parādīt viņiem, ka tas var būt interesanti. Katru literatūras stundu sākt ar 10 minūšu to kluso lasīšanu, lai tad, arī, protams, man ir tas, tā iespēja arī radošās rakstniecības, kaut kādas uzdevumus ar viņiem vairāk darīt, jo vienkārši pie tā esmu ļoti pieradusi. Un, labot darbus. Kaspars atbrauc no Vācijas, dabūja darbu čupu, ko labot arī. Piepalīdzēja, bet tev ir filo grāzi, ko tu... tā kā, kaut kā jauki. Kaut kā tā jauki rakstīšanai. Es šogad laikam paņēmu mazliet brīvāku, jo man iznāca tikko grāmatu, un tad man ir kaut kā grūti uzreiz pieslēgties, jo man ir tas, ka man ir grūti rakstīt, ja man nav tā sajūta, ka man ir ko teikt. Es rakstu tikai tad, ka man ir ko teikt, un es ļoti priecājos, kad es tā varu dzīvē atļauties, un man vēl, kam nav vēl ko teikt. Bet gan jābūs. Jā, tad citu vien, kad mēs mēģinājām dažos teikumos salikt, ko jūs, lai sūtīt informāciju presē, ar ko jūs īsti nodarbojaties, tad tur parādījās šis vārds radošuma coach. Varbūt dažos vārdos pastāst, kas tas tāds ir tiem cilvēkiem, kuriem mazāk ar to ir saskārušies. Mēs ar Kasparu, kā mēs izdomājām iegūt coachu certifikātu? Laikam tas izpījats ar psiholoģiju? Jā, mums abas interesē psiholoģija, mēs arī droši vien gribētu to studēt kaut kad, bet bija tā, ka arī tad tu vēl biji Vācijā, mēs abi bijām Vācijā, un arī sapratām, ka visdrīzāk varēs kaut ko attālināt darīt. Un tad uzzinājām, ka ir šis coaching kurs, ko var attālināt studēt, un ieliecām, un gadi garumā arī mācījāmies to. Jā, arī apdabūjām certifikātus beigās.
Arī man ik laikam maz būtu klientu, bet jā, Kristei tas ir arī šobrīd bišķiņ aktīvāk. Esmu uz to disertāciju nofokusējies arī pamatā diezgan. Un jā, būtībā, piemēram, pie manis ir nākuši cilvēki, kuri grib uzrakstīt pirmo stāstu, bet nezinu, kā sākt, vai jūtās iesprūduši kādas grāmatas rakstīšanā. Un tas, piemēram, tēma loks, ar ko mēs palīdzam. Jā, gan sakārtot tādu ikdienas režīmu vai atrast kaut kādu laiku rakstīšanai, gan, mēs abi esam arī strādājuši kā redaktori, tāpēc tas arī palīdz, ka mēs tiešām varam arī izteikt kaut kādus komentārus jau par cilvēku tekstiem, bet, galvenokārt, tas ir par pašu procesu, un mēs strādājam mēs minējam psiholoģiju, tāpēc labāk, laikam, nošķirt, ka tas nav psihologs, tas ir tiešām tāds laika un mērķu menedžmenta procesā. Mēs palīdzam cilvēkiem sakārtot šo visu procesu tā, lai viņi sasniedz savus mērķus, savus radošos mērķus, un tieši radošajā sfērā, kas laikam ir, es neesmu redzējis Latvijā vēl kāds, ko dara kaut ko tādu, bet man likās ļoti interesanti tieši apvienot, es nezinu, man tas likās interesanti, bet arī Kaspars to, viņš var komentēt viņam, kā tas, ka tieši likās interesanti apvienot to savu radošo lietu, jo īstenībā tādi radošie cilvēki Latvijā ir diezgan vientuļi savās arī problēmās, jo viņi tur sēž, raksta, arī mākslinieki pie manis ir kaučojušies, un viņi sēž, kaut ko dara, un nav viņiem ne tāda kolektīva, ne vadītāja, ne komandas, ne vēl kāda, ar ko apspriesties, ar ko pārnāt savu procesu un ar ko pateikt, hei, man ir šāda problēma, un kā lai es vispār to tiek galā. Mākslinieku vidē ir ļoti populāra izdegšana, ko, protams, ir jāārstē arī pie psihoterapeita, bet kaut kādā gadījumā var palīdzēt arī kauču tādiem maziem mērķīšiem atgriezties procesā. Jā, es arī teiktu, ka tā ir tāda zināma varbūt nepieciešamība pēc atgriezniskās saites un arī skatu no malas, jo, kā tu teici, varbūt šī izolētības sajūta, teiksim, literāta profesija sevišķi ir bieži vien diezgan nošķirta saurupa. Tas tomēr nav kā būt daļa no teātra kolektīva vai pat, teiksim, mūzikas grupā. Un es domāju, ka, teiksim, ir arī cilvēki, kuriem ir zināšanas par šīm coaching tehnikām, arī kas paši ir strādājuši pie grāmatām, un tad arī reizē var gan no malas paskatīties, bet arī saprot, ko nozīmē šī izaicinājumi vai pat strupceļa sajūta. Un tad, attiecīgi, no tāda skatu punkta nākt talkā. Jā, tad man ienāca prātā, ka šajā ziņā mēs varam redzēt, ka, lūk, radošs dzīvesbiedrs ir pluss, jo tu nejūties tik vientuļš un tik izolēts, kā varbūt, literatūrā, kas ir tāda ļoti individuāla. Jā, un tad arī otrā pusīte pieņem, saprata, ka varbūt dzēja nav tur pupamīzes un muļķības. Un kāpēc tam tērēt vakarus? Tā fāze, no kuras izaugs. Jā, tā nav tikai fāze, mamma. Jā. Pāries. Starp citu, runājot par ikdienu, cik es saprotu, tad tev šobrīd, Kaspar, arī top nākamais papildinājums šai te kaudzītei. Jā, top drīz, es domāju, arī būs tapus otrais dzejas krājums, pagaidām ar nosaukumu Rīga, jo daļēji tas ir balstīts vispār, gan manās personiskajās attiecībās ar galvaspilsētu un pieredzēs, bet, manuprāt, vispār galvaspilsētas fenomenā kā tādā. Un jā, man paveicās un pateicīgs, ka guvu arī Kultūra Kapitāla fonda atbalsta stipendiju par to. Tas gan arī nozīmē, ka ir termiņš un nav kur sprukt un grāmata arī būs jāuzraksta. Un ir jāuzraksta, bet tiks uzrakstīta, es domāju, tuvākajos mēnešos. Un vēl var pačukstēt, ka konceptuāli es uzlipu sev, nezinu, kāpēc liela izaicinājuma, jo es izdomāju uzrakstīt visu grāmatu kā vienu nepārtrauktu dzejoli, nevis kā vairāku dzejoļu krājumu. Tas ir ļoti nopietns izaicinājums. Tas bija tas izaicinājums, nevis tas sonetu vainags? Nē, tā ir daļa. Tā ir daļa. Tā ir tikai daļa. Viņa ir lasījusi un cietusi. Viņai pavērās jauni apvāršanas Viņa saprata, būs vēl tākākais. Arī vēl viens pietiekami provokatīvs jautājums. Vai jūs varat pateikt, kurš no otra darbiem jums ir vismīļākais, ja ir iespējams vispār izcelt vienu?
Man ir tikai viena dzejas grāmata. Bet varbūt, ka viena dzejas tieši konkrēti. Varbūt man nepatīk pilnīgi viss. Nu, tā tagad, tā kā pie altāra, un sāka tagad pusē uz mūžu. Tas dzejolis, ar ko mēs beidzām Ingas Pizānas 2 lasījumus, kur bija tā sieviešu perspektīva, vīriešu perspektīva. Un vēl tas par to dzelzslēdību notaukā. Un, protams, tavs tulkojums, kas ir publicēts punktumā, kā viņu sauc? Brigfleta. Brigfleta, jā. Nu, man īstenībā ļoti patīk Kristus stāstu krājums. Ko? Jā. 2. grāmata. Pelēks un sapņu par zelta zivtiņām. Es, piemēram, tādēļ arī gaidu, kad tu pabeigsi romānu, kas tev arī kā to palēnām. Jā. Dzeja man tev arī patīk, bet prozā, man liekas, tev ir tāda visa ļoti tava Kristas Annas Belševicas intonācija. Jā. Kā varbūt jūs varat atzīties? Vai jūs viens otru iedvesmojat? Vai ir kāds konkrēts darbs, kurš ir tapis tieši domājot vienam par? Man krājumā ir, tieši domājot par Kristu. Bet es domāju, ka tādā ikdienas ziņā, tā ir iedvesmošana, kā es ceru vairumātiecību otrā pusīt tevi iedvesmot caur savu uzvedību, caur saviem principiem, ar, teiksim, arī savām izvēlēm. Daļa arī, protams, bet es domāju, primārā ir tieši šī cilvēciskā puse. Un es domāju, ka kādā ziņā arī man grāmatā, es pieskaros un paņēmu motīvus arī no iepriekšējām attiecībām, bet tas arī ir bijis reflektējot par tām esošo attiecību skatu punkta prizmas. Un, tādā ziņā tas nebūtu iespējams bez sieviņas. Jā, es domāju, ka tā iedvesma noteikti nav tikai par tekstiem, ka konkrēts teksts rodas, jo es paskatos uz viņu un uzlieku uz papīra. Tā iedvesma ir, dzīvojot ar kādu kopā, tā iedvesma ir tāda ļoti, es nezinu, kā jūs šeit vispār interpretējat iedvesmu, jo es iedvesmu interpretēju arī kā iedvesmu atpūsties vai iedvesmu atslēgties no kaut kā, un iedvesmu, nedzīt sevi tik ļoti kaut kā uz priekšu, bet apstāties, parūpēties par sevi, jo Kaspars pasaka, zin kā, tu ļoti centies, bet, varbūt nevajag tik daudz, vajag arī padomāt par sevi un parūpēties par sevi. Un tas viss kaut kā sasumējas tādā labā, laimīgā dzīvē, kas noteikti iedvesmo arī kaut kādus tekstus, jo man šķiet labas, veselīgas attiecības vispār iedvesmo tādā ziņā, ka ja tev nav jāuztraucas un nav jācieš tavās attiecībās, tas dod, jo attiecības ir liela dzīves daļa, un ja tev nav ciešana tajās attiecībās tik daudz, tad tas dod ļoti daudz brīvas telpas īstenoties darba vidē, īstenoties mākslas vidē, īstenoties, aizbraukt kaut kur atpūsties, kaut ko izdarīt arī ar draugiem. Tā, jo konkrēti tekstos, vispār kaut kā, esmu ļoti pateicīga, ka man ir dažādi cilvēki apkārt, ne tikai Kaspars, bet arī mani draugi. Un tas kaut kā iedvesmo. Nevis tā kā, tiešām, kad cilvēks tiek pārnesis tekstā, tā, man liekas, tāda ļoti, ne primitīva, ne sliktā ziņā, bet ļoti tāda, skaidra iedvesma, ka šis pārdo par to. Bet jā, tā iedvesma, ka tev iedvesma būt labākam, produktīvākam, skaistākam, interesantākam cilvēkam, tas ir diezgan nenovērtējami, bet tāda būtu man atbildi. Protams, es domāju, attiecību sākumā īpaši ļoti vērtīgi un interesanti bija mūsu pieredze un arī kultūras pagājušas apmaiņa, jo pirms es satiku Kristu, pirmo pusgadu, man liekas, man bija pārsteigumi galā, ka tāda filma ir un tāda. Jo mums bija tas aizrautīgums, kad gribējām mēs arī apmainīties filmām un grāmatām, kas mums ir svarīgas. Un tas varbūt skan banāli, bet reizē tās lietas, ko, es domāju, mēs katrs nebūtu guvuši, ja mēs nebūtu satikušies un iepazinušies. Un beigās tā arī ir kultūras un pieredžu bagāža, ko pēc tam varbūt pat neapzinātā līmenī transformēt tekstā. Jā,
jo kultūras kaut kāds produkts, objekts, viņš jau kūst arī daudz lielāku vērtību, ja tas tiek parādīts caur kādu citu. Kad es uzzinu par filmu, un tad mēs pārnājam par to, ko Kaspars par to domā. Es to filmu, protams, varbūt būtu redzējusi, bet es nebūtu ieguvusi tādu, to Kasparu kontekstu, kas... Tu tik daudz bojevikus biji spiests skatīties pirmos mēnešus. Es gribēju pateikt skaisti, Bet vai tad tas nav skaisti? Visas tās sešpakas. Kaspar, tu tad pieminēji, ka šīs ikdienas izvēles, vai tu vari pastāstīt, kādām ikdienas izvēlēm Kristāna tev iedvesmo? Es domāju, pēdējā laikā, piemēram, tas, ka viņi strādā skolā, un tas, ka es, viens no pirmiem cilvēkiem, kas uzzina, varbūt, kas ir izaicinājumi, kas ir foršākās dienas, kas ir skaistākie, varbūt, mirkļi, un, reizēs arī pastarpināti, bet sevišķi arī redzu, cik tas ir izaicinoši, un ka savā ziņā, protams, Kristu varēs vēl labāk pastāstīt, ka katrs audzēknis, katra klase stunda ir kaut kādā ziņā izvēle, kā mācīt, kā izturēties, kā attiekties. Un tāpēc, ka es tam neeju pats šobrīd cauri, es kaut kādā ziņā no malas vēroju un mācos, ko tas Kristai nozīmē, un reizē arī, ko viņa varbūt gūst, un kā viņš šajā situācijās arī tiek galā. Protams, tas arī pat ārpus tā ir, protams, kā varbūt Krista pret draugiem izturās, kā Krista izvēlās sev, piemēram, arī publiski pozicionēt. Es nesaku, ka es varbūt vienmēr pārņēmu, bet tas noteikti ir ļoti svarīgs arī skatpunkts, kā es varu pēc tam pareflektēt, teiksim, arī pats par savām izvēlēm un rīcībām. Tas vienmēr tāds blakus esošs faktors. Jā, ir patīkami būt kopā ar cilvēku, kuru tu cieni, kuru tu uzskati par vairāk vai mazāk, neviens nav perfekti labs vai perfekti slikts, bet par labu cilvēku, un tas noteikti iedvesmo kaut kā. Veicina arī tādu personīgo tavu izaugsmi un tiekšanos. Nevis izaugsmi tādā, jo, man liekas, mūsdienās ļoti daudz runājot par izaugsmi, un, ja mēs minējam coaching un tādu progresu, tiek runāts par tādiem ļoti konkrētiem mērķiem, tādu kvantitīvu mērķu sasniegšanu, panākumu, naudu un tā, bet nē, es vairāk ar izaugsmi un ar iedvesmu saistu tādus cilvēcīgus mērķus, būt mazliet labākam cilvēkam šajā pasaulē. Un par skolu, skolu daudz iemāca. Man pat tagad laikam ir tas laiks, kad es vairāk mācos no saviem skolēniem nekā no vīra, jo skolēni ir ārkārtīgi forši, bet lai izveidot attiecības ar katru klasi un katru skolēnu, tas ir ļoti liels darbs. Tā kā man vispār šķiet burvīgi, un laikam arī par to manās grāmatās ļoti daudz, ka no cilvēkiem mēs viens no otru varam ārkārtīgi daudz mācīties. Un tāpēc varbūt man ir svarīgi, lai mans partneris būtu ne tikai, kāds tu varētu būt tikai? Tikai skaists, bet arī gudrs. Samuls, piedod. Rekā. Jautājums no pavisam citas skatu punkta. Kura, piemēram, rakstnieka radītajā pasaulē, dzejnieka vai rakstnieka jūs gribētu nokļūt? Tieši latviešu vai vispār? Nē, jo no jebkura laika Wow. No jebkuras, vai ne? Wow. Konfekšu veikals ir vaļā uz priekšu. Kad es biju maziņš, man ļoti patika Nārnijas kronikas, jo man lika, tur fauni un tur runājoši ūdri un visi tur priecīgāti kūciņas. Es domāju, ka kādā ziņā joprojām tur gribētu nokļūt, kāpēc gan ne. Viss jau liekas kaut kādu fantāzijas žanrā ievalkošāks, jo, teiksim, sociāla, realitāte prozā, teiksim, kā apraksta varbūt Nora Ikstena vai Jāna Egla, mēs to uz ielas redzam, tur nekas īpaši nemainītos.
Es vēl aprātoši to var pateikt savu. Jā. Man liekas, man nesen vienā intervijā prasīja par manām mīļākajām grāmatām, un es arī sapratu, ka tās attiecības, ko tu izveido ar grāmatām bērnībā, jaunībā, nekas īsti nepārspēja. Un tādēļ, ja man uzdod šādi jautājumi, es noteikti prātoju par kaut kādu Vinniju Pūku, Alisu Brīnumzemē, Pīteru Penu, tādām pasaulēm. Es Vinniju Pūku arī izlasīju tikai pieaugušā vecumā, jo viņi gāja meklēt to milzu lempi, to paguli. Man bija tik ļoti bail, es domāju, ārprāts, nē, un es netiku pāri, bet man tik ļoti interesēja, tāpēc es sāku 7 reizes lasīt, bet es nekad netiku pāri tā vietai. Bet tagad pieaugušā vecumā es izlasīju un sapratu, jā, tā ir jauka pasaule, kurā būt. Kaut kāda fantāzijas pasaule noteikti. Jo fantāzija ir ļoti cieši saistīta ar to iekšējo bērnu, to iekšējo to spēlēšanos sajūtu. Jā. Kas man vispār ir ārkārtīgi svarīga literatūrā, lai tā sajūta, ka tu spēlējies ar iztēli, ar valodu, ar iespējamībām, ar cilvēkiem, ar emocijām, ar kaut ko tādu. Tad, laikam, jā, tā būtu mana atbilde pasauli, kurā es drīkstu iztēloties. Un, jo tas man ir svarīgi arī šajā pasaulē. Nē, es iedomājos, ka dzējas pasaulē varbūt es izvaldos Lotes Vilmas dzēju, jo pārsvarā tā ir tāda ļoti silta, apskaujoša, tā jūties kā iemērts tējas krūzē, istabas temperatūrā, tā kā nav ne pa karst, ne pa augst, tieši kā vajag, tas man ļoti patīk. Un tad vēl aizdomājos, man arī joprojām, bet īpaši bērnībā bija ļoti tuvi dažādi piedzīvojumi romāni, kā Kapteiņa Blada Odiseja, vai arī komiksi, un varbūt tādās pasaulēs, bet ne tikai kaut kādu superspēju dēļ, bet mani uzrunā tas, ka piedzīvojumi romānos un komiksos vienojoši, manuprāt, ir tas, ka, un varbūt arī fantastiskais ir tas, ka tur pārstāv vismaz varoņi mēdz būt gan vienmēr absolūti godprātīgi. Tādā ziņā, ka viņiem ir šo principu, viņi nekad nepārkāps. Un realitāte ir tāda, ka vairums cilvēku tomēr ir pelēkajā zonā, ka neviens nav vienmēr ideāli labs vai ideāli slikts. Mēs visi kļūdāmies, bet reizē, padzīvot pasaulē, kur visi vienmēr zinātu vai spētu rīkoties pēc šī savā morālā koda, arī nevainojami labi varētu būt, vismaz interesanti, kā tas būtu. Arī pasaule, kur tā rīkojoties, tu spēji vispār kā izdzīvot. Jā. Tad kā viss labi beigās. Jā, tas ir pilnīgi skaidrs. Ja tad var izvēlēties, tad, es nezinu, piemēram, Nānijas kroniku vai Vinniju Pūku vai, piemēram, Kamīļa Mēri. Ir pilnīgi skaidrs, dosies. Neviens cilvēks, saprāta, dosies Kamīļa Mēri. Vai Dostojevska nozīmums sod, ka visi ir puspadā un beigās vēl varbūt sirvi galvā. Nē. Pilnīgi noteikti nē. Viņi tur ēda bārītus kāpostus. Kāposts ir produkts ar ļoti mazu uzturvērtību. Mums, ka vārīšu un tu vēl vairāk samazini. Jā, to samazinu. Es netiku tam pāri nekad tajā grāmatā. Ja tev būtu katru dienu, tad arī ķertos pēc sirvi un... Nē. Labāk nezināt. Labāk tur nenokļūt, jā. Vēl viens jautājums mazliet no šīs pašas sērijas. Šis ir jautājums, kuru es uzdevu arī savā pirmajā lasījumā, jo man viņš pašai vienkārši ļoti patīk. Kuru rakstnieku vai dzejnieku no visas arī pasaules literatūras jūs varētu gribēt kā savu ģimenes locekli? Es varu pateikt, mans viedoklis nav mainījies. Es toreiz teicu, ka es gribētu Rowlingu, jo man ļoti patīk Harijs Poters. Turāt viņiem briesmīgi bagāti. Tie ir divi svarīgi aspekti. Kā liekas jums, kuru jūs labprāt kaut kā adaptētu vai piesaistītu? Tad viens no mums izvēlas bagātu. Tā kā drošība. Un viens foršu. Viens foršu. Jo īstumā, tas foršuma aspekts ir būtisks, tāpēc, ka, piemēram, tagad pēc Nīla Geimana skandāla man ir baigi tur. Bail viņu. Nevaru. Tagad rakstnieku. Jā. Nevis, jo režisoru tad varētu izvēlēties to
Tur runā par to Straumas režisoru? Nē. Vai kādu Bojevika režisoru? Arī, jā. Jā. Tā kā bija vesela. Viņi varētu būt bagāti. Jā, bet, paliekam pie rakstniekiem. Labi rakstnieki. Bet rakstnieki vienmēr ir labi cilvēki. Tā ir tā problēma, jā. Tāpēc es domāju. Šis ir tas provokatīvais. Nevienmēr ir bagāti un nevienmēr ir labi. Jā. Jā. Nerad tie bagāti vēl nejauki. Labi, domā. Nē, teiksim, varbūt sākšu ar latviešu autoriem, kuri gan, kā latviešu autori bagāti nav, bet vismaz tos, ko es pazīstu, par kuriem man ir iespējas, ka viņi varētu būt jauki, teiksim, liekas, Artis Ostups varbūt diezgan atzīst kā brālēns, piemēram. Jā. Tāds klusā daba, bet, kad pasaka, ir ļoti paķēks, piemēram, vai Inga Pizāne noteikti. Jā. Inga Pizāne būtu laba vecmāmiņa. Jā, vai tā, kur vienmēr par daudz konflikts dot bērniem. Jā, viņi vienmēr dot konflikts. Jā, bet, teiksim, no tādiem ārzemju autoriem, kas būtu arī jauki. Īstenībā man liekas, ka Stevens Kings varētu būt. Viņš ir bagāts, bet arī viņš raksta visādas šausmas. Man ir iespējas, ka viņš ir diezgan tāds mieramīgs pa dzīvi. Viņam bija tur alkoholisma fāze, bet viņš tai ticis pāri. Tagad jau viņš varētu būt tāds jauks salunka. Labi, tad es pieturēšos pie Ingas Pizānes. Es negribu. Jā, Mizerija, piemēram, ir brīnišķīga grāmata, manuprāt, no Stephen Kinga. Man ārkārtīgi patīk Mizerija, jo tur ir arī ļoti skaisti patiesībā par rakstīšanu. Par šo rakstnieku, kurš nonāk, jo tas sižets ir par rakstnieku, kas nonāk, kā briesmīgā situācijā, viņš cieši negadījumā, un tad viņi savāc kaut kādu arī traka sievieti ar cirvi. Kas viņam izrādās fani. Jā, kas izrādās liela viņa fana, un kas grib, lai viņš turpina rakstīt kaut kādu briesmīgu lubenu, kuras viņš pats grib atbrīvoties. Bet tas sižets it kā ir tik vienkārši un primitīvs un kaut ko tādu rādīt kabeļu televīzijā pa nakti, bet tas skaistākais ir tas viņa domu gājiens, tas, kas notiek viņa galvā. Tas ir tik skaisti, jo viņa galvā ir tā kā rakstīšana, kur tu esi pilnīgi brīvs un kur tev nav nekādu noteikumu. Un viņš visu to, kas viņu apkārt notiek, šī sižeta līnija, bet otrs, tas galvenais notiek viņam pašam iekšēji. Tas ir ļoti skaisti, jā. Regīna Ezera. Viņa varētu būt tā māsa, ko tu nesaties bieži, jo satiec un pārāk bieži tu sakašķējies, bet ik pa laikam satikt un parunāties. Jā. Es vēl iedomājos, kas bija autors Čārlim Čokolādes fabrikai. Es neatceros, bet jā. Kāpēc? Kāpēc viņš? Tev liekas, viņš bagāts vai forši? Man liekas, ka bērni bija bagātāki par viņu pašu, bet viņš, man liekas, man ir tā ticība, ka viņš noteikti varēja būt tāds jauks. Tās ar ko tur kopā. Bulciņas paēst. Jā. Es atceros, ka Regīna Ezera kaut kad ļoti senos laikos, kad es vēl šķiet vidusskolā mācījos. Man bija tas gods viņu intervēt vienai literatūras avīzei, un tad es tāds vidusskolas bērns tā nopietni viņai pajautāju, kāpēc jūs izvēlējāties literatūru? Regīna Ezera, kur dolēk, tad kundzīte jau pāri 60, manuprāt, viņai bija. Viņa paskaties uz manīm ļoti nīgru, sejas izteiksmi un teica, ko tam man vajadzēja izvēlēties? Mākslas vingrošana, vai? Tas ir tas, par ko es varētu. Lūk, apēram. Tagad tas ir tieši kaut kas tāds. Tad viņi pēc tam pusmēnesi nerunā, tad pēc tam piedod, atkal satiec. Jā, bet no otras puses, cik ļoti skaisti rakstīja, brīnišķīgi. Jūs minējāt arī par to, ka jauki dzīvojot kopā ar kādu rakstošu cilvēku, ir tas, ka jums ir dažādi ieteikumi. Bet vai jūs īstenībā klausat viens otru ieteikumu? Tā, puses, laikam. Labprītīgs. Jā, bet redaktori arī neklausa vienmēr visu simtprocentīgi. Es laikam sadusmojos, tad es nomierinos, tad sapratu, ka tomēr savu taisnību viņam bija. Tad es kaut ko arī izdaru un izlaboju. Jā. Man liekas, ka īstenībā cilvēkam, kurš raksta, un to arī raksta, domāju, ir arī svarīgi tas, ka tevī paliek bišķiņ tas egoisms, šī pašpārliecinātība, ka kaut kādā ziņā tas, ko es rakstu, tam ir jābūt tā. Kaut ko var piekuriģēt un tā, bet es to rakstu tā, kā es rakstu, tāpēc, ka tur citādi nevar. Jo tad citādi beigās, piemēram, arī tad redaktors uz vienu pusi, korektors uz otru pusi, tad beigās tur sanāks kaut kāds ķīselis. Tieši tā beigās. Jā. Un domāju, mēs drīzāk varbūt tā niansēm palīdzam viens otram, bet... Ja mēs rakstītu slikti, ja kāds no mums raksta slikti,
Ja tu rakstītu slikti, būtu grūtāk. Tad būtu jāsaka, hei, tas ir slikts teksts. Sagadni, ka pacēmu šeit tu kaut ko teicis arī, ja tu būtu neglīts, arī būtu grūti. Samāri tajā pašā kategorijā. Un ja tu būtu neglīts un slikti rakstīt, tad būtu arī grūti. Visdrīzāk šeit nebūtu. Būtu kāds cits. Bet tas ir grūti attiecībās arī ar draugiem. Ja tev ir draugs rakstnieks, ja tev nepatīk, kā viņš raksta, tas ir problemātiski. Tāpēc ir ļoti atvieglojoši, ja viņš raksta labi. Jā, šis jāatzīst bija viens no ķecerīgiem jautājumiem, ko es beigās izstrīpoju. Vai jūs varētu būt kopā ar cilvēku, kas slikti raksta? Vai jāizvēlās, vai nu ļoti neglīts vai slikti raksta. Vai ko raksta labi? Es varu pievērt acies un lasīt un neskatīt. Jā. Droši vien, ka jā, bet jautājums, cik šis cilvēks būtu tad jūtīgs par savu sliktu rakstīšanu. Arī īstenībā. Jā. Cik viņam būtu laba humora izjūta attiecībā. Rakstīt labi vai slikti, tas ir arī galvas jautājums. Jā. Protams. Bet man šķiet, tas, ka tev patīk, kā kāds raksta, tas ir vesels tāds liels prieka avots. Jā. Arī, ka man draugi kaut ko uzraksta, un tad es izlasu, un man ir tāds, es viņam lepojos, viņi ir tik forši, viņi tik labi raksta. Un tas ir ļoti priecīgi un priekpilni. Jā. Es arī vēl varbūt piebilstu, ka man liekas, ka rakstīt vispār ir forša nodarbe, hobijs kā tāds, un es domāju, ka vajag popularizēt to, ka cilvēki drīkst rakstīt arī vienkārši arī sev vai hobija līmenī. Es domāju, ka daudz cilvēku, kuriem arī nav varbūt ambīcijas, varbūt izdot grāmatas, bet kas vienkārši grib rakstīt. Un es, piemēram, vēlu paralēlis arī, ka man, piemēram, arī patīk sporta lietas, man patīk cīņas sports, man nav ambīciju nodarboties ar to baigi profesionāli, bet man tas patīk kā hobija līmenī. Un es domāju, teiksim, arī literārā līmenī, ja būtu otrā pusē, varbūt nerakst izcili, bet kurēt vienkārši kā vaļas prieks, tas būtu visam mierīgi, tā kā pieņemams. Tas laikam ir tā, ja tu tiecies teikt, ka tu ej, jo tu uzliec kaut latiņu, tev jāsaskars ar kritiku. Citādāk tu nevari augt, tu nevari, ja tu nepārstrādā sevī to kritiku, tu vienkārši neaudz, kā rakstnieks, kā personība, un tāpēc ir tā kā joks pie malas, tas ir tā kā, ļoti svarīgi, lai laikam, ja nav tik svarīgi, vai otrs raksta labi vai slikti, bet svarīgi, lai par to var runāt, vai par to var runāt brīvi. Ja viņš saka, es gribu labāk rakstīt, tad arī mēs runājam par to, kā tu vari labāk rakstīt. Protams, ja tu viņu cieni kā rakstnieku, ir arī vieglāk uzticēt savus tekstus, un daudz vērtīgāki komentāri arī nāk no Kaspara puses, jo man liekas, Kaspars ir daudz labāks, iespējams, pat redaktors kā es. Viņš ļoti labi sajūt, ko otrs ir gribējis pateikt tekstā, un nevis mēģināt tekstu pārtaisīt pa savai gaumei, bet tiešām ieteikt, ko izdarīt, lai tu sasniegtu savu mērķi tajā tekstā. Tā kā būt labam redaktoram, labam rakstniekam arī tā atšķirība. Tas ir tā smalki, jā. Bet ir jauki, ja kaut kas no tā kā dzirksteli ir kaut kur nostrādāt. Jā, šis ir ļoti svarīgi, tas, ko Kristi pieminēja. Manuprāt, ka tas ir tas, ka ir redaktori, kuriem ir cieņa pret autoru, un ir redaktori, kuriem nav cieņas pret autoru stilu. Un, jā, protams, ka vai tā cieņa būtu? Jā, cieņa ir jauka. Tas ir labi. Kā jums šķiet? Jūs, tad, kad jūs savā intervijā, kur droši vien vairums, varbūt kāds ir lasījis, varbūt kāds nav lasījis, bet visi cits starpā jūs šajā intervijā runājāt par grāmatām par mīlestību. Un es pajautāšu tagad, kā jums liekas tagad, kādas ir labākās grāmatas par mīlestību, ko jūs esat lasījuši? Man sāk. Sāstojas. Jā, es domāju, vai es esmu lasījis. Ir tāda jauna izdevniecība Evita. Un tur ir burvīgas grāmatas, romantiskā literatūra. Es nelasu romantiskā literatūru ļoti daudz, bet man nepatīk, kā romantiskajās grāmatās galvenie varoņi ir muļķi.
Tas ir briesmīgi. Viņi sastrīdās, un tad viņi 2 gadus, ne tik ilgi, bet viņi pusgadu nerunā. Tā kā neizrunā savu lietu. Un tu nespēji tajā iesties, jo kāpēc jūs abi nevarat sanākt kopā, izrunāties un iet tālāk. Bet ir tāds, Evita izdod tādas izlasi no, viņi tulko, bet viņi izdod tādu izlasi no dažādu autoru pārsvarā angliski rakstošajām grāmatām. Tiešām ir stāsti par, tādi veselīgi stāsti par cilvēkiem, kas ir tikai mazliet muļķi, kā mēs visi, un tad ir vieglāk identificēties un tiešām identificēties ar tām lietām, varbūt arī kaut ko iemācīties. Jā, tas ir no manas puses. Mm-hmm. Jā, es sapratu, ka es kaut kā laikam par mīlestību esmu palasījis. Bet mani laikam īstenībā dzejā visvairāk uzrunā, ja raksta par mīlestību. Tāpēc, ka es laikam arī tajā pašā intervijā teicu, ka mani bišķiņ tracina, kad ir tādi hiperbolizētie kaitas apraksti, es arī Sanika Rēņina uzlicu sliedēm un viss tas. Tā, protams, mēdz notikt, bet liekas, ka literatūrā tas ļoti dominē. Vai dominēja kādu laiku. Savukārt dzejā, piemēram, Annas Auziņas dzejā vai arī Arvija Viguļa dzejā. Arī, mani uzrunā, ka viņi ļoti silti, cilvēciski dzīvi, bet arī dziļi apraksta to ikdienišķo mīlestību. Annai Auziņai, man liekas, ja nemaldos, Annas Pūras govī bija tāds kā veltījums vīram, kā no sievietes vīrietim. Un Arvim Vigulim viņa grāmatā bija dzejoles, kas bija tieši par it kā to ikdienišķo, bet to siltu un patieso mīlestību, kas ir varbūt starp tādiem ikdienišķiem, teiksim, mazliet varbūt ducīgiem vai ne tiem modeļveidīgākiem cilvēkiem iepratim ļoti sterilai, ļoti tādai augstai mīlestībai, kas ir no kā sabiedrības augstslāņa, bet kas ir tik ļoti pieraduši visu laiku turēt sev rāmjos un būt, teiksim, tādā, vadīties pēc noteiktas uzvedības normas. Madrim nebija vesela dzejoļu krājumā daļa. Un viņam, man liekas, Aivaram Madrim pēdējais dzejolis bija. Un tas ir tas, kas ļoti ar mani rezonē. Jo es, man liekas, speciāli varbūt nemeklēju, nelasu romantisko literatūru, bet es arī, man liekas, esmu tas, kurš biežāk, ja mums sanāk skatīties kādu filmu vai kaut ko, kur ir tāds motīvs, kurš biežāk beigās tur slauka acis kaut ko, un tur vai salvetē vai popkornā tur slauka acis, un tad Krista man mierina. Jā, kas pēc aizkustinās par romantiskām. Jā, bet tas ir jauki. Tas uz laimi. Tas uz laimi. Vai jūs mēdzat lasīt kopā grāmatas? Teiksim, tā kā jūs minējat, jūs filmas lasat kopā, vai jūs mēdzat lasīt kopā arī grāmatas, ja jūs sevišķi iesakāt, piemēram, vai jūs to darat atsevišķi kaut ko? Tas nav vienkārši, jo mums bieži gaumi atšķiras arī filmās. Bet mums bija, agrāk mēs ļoti darījām tā, ka mums bija savi tie grāmatu klubiņi, bet divi tā tikai, ka mēs viens otrs mētiesam grāmatu un to pārunājām. Bet man liekas, kaut kādā ziņā tā dažādība man ir interesanti, ka Krista lasa vairāk romantisko literatūru vai romantisko fantāzijas literatūru par tiem puķiem, vai kā to nosaukt? Būs labi, tad jau nosaukt. Pareizi, jā. Es pār plecam vēroju. Un es kā, piemēram, citādu, un tad arī ir tāda iespēja iepazīt šo pasauli starp otro pusīti. Man liekas, ir kaut kāda dzējas ziņā mēs pārklājamies, jo tas, kas iznāk no dzējas, mēs cenšamies ļoti izlasīt. Nevienmēr mums sakrīt gauma, bet mēs tā kā izlasam. Vairāk vai mazāk kopā, bet kaut kādas citas grāmatas. Es esmu studējis antropoloģiju, man ļoti interesē arī autobiogrāfijas, biogrāfijas, visādas sabiedrības nianses. Jo man interesē romantiskā kaut kāda literatūra kvalitatīva. Un Kasparam arī vairāk fantāzija, vairāk tāda... Man liekas, reizēm Kristamās teikt, ka es lasu grāmatu, kas vīrieši sarakstījuši vīriešiem, jeb uga literatūru. Es gribēju teikt baltie vīrieši, Jā, un tad es tur parasti tur ievalku savu alusvēdriņu, nolieku kaliņu malā tur un bekonu un prasu, vai tas ir tik slikti. Jā.
Nē, tas joks, protams, tās grāmatas arī ļoti labas. Bet, jā, Stevens Kings ir vairāk kā Sperlauds. Jā, bet es domāju tieši tas, ka varbūt kaut kādā ziņā, teiksim, es drīzāk nelasīšu tās romantiskas grāmatas, taču es zinu par tām un puslīdz arī zinu, varbūt, kas tajās notiek caur Kristu un arī otrādi. Un, arī cilvēks nevar izlasīt visu, un kaut kādā ziņā jau, protams, tas jautājums varbūt, kāpēc varbūt mūs uzrunā tik dažādas lietas prozā, jo viens ir, protams, dažādas izglītības, otrs varbūt ir kaut kādā ziņā, varbūt ir tā komforta zona. Bet varbūt tieši tas ir jauki un tieši tas jau mums dod iespēju, dod sajūtu, ka mums ir par ko runāt, ka mūs interesē varbūt arī dažādas lietas un, tu, piemēram, nesēdēs un neskatīsies 12 sēriju dokumentālo filmu par kaut kādu ķīniešu ciemu, kur valda matriarchāts un kā viņi tur dzīvo un tā. Es to darīšu un tad es tev pastāstīšu interesantāko, mums būs saruna. Vai arī satikt kādus cilvēkus, aizbraukt uz kādu radošo rezidenci un, ne visu ir jādara kopā, jo tieši tas tām attiecībām dod kaut kādu vielu, par ko vispār runāt. Ja tu satiec kādu cilvēku vai... Tas, man liekas, arī veselīgi nedarīt pilnīgi visu kopā. Tomēr katram no mums ir gan tā kopējā, tā trešā lieta, ko tu mini, bet arī kaut kāda sava identitāte, ko kopt un kas arī veidojas. Jā. Man liekas, tas, kas, manuprāt, ir svarīgi tādās attiecībās, ir, ka varbūt nav tik ļoti būtiski, ka mums sakrīt galma grāmatās, bet tas, ka mums abiem interesē literatūra. Līdzīgi kā, piemēram, varbūt nav tik būtiski, ka, piemēram, viņai tur patiktu tenis, man badmintons, bet tas, ka mums abiem, piemēram, patīk ar raketi daudzīt mazas bumbiņas. Un šīs nepatīk, bet, attiecīgi, ka tomēr ir vairāk vienojošā nekā šķirošā, un ka mēs abi saprotam vismaz konceptuāli. Ka mums ir par ko runāt, un ir interesanti runāt. Tas ir svarīgākais. Jo es arī domāju par to, ja būtu kāda utopiska pasaule, ka mums pilnīgi sakristu galmi grāmatās un mūzikā, jo beigās, man liekas, tas arī nesniedz tik daudz vielas sarunā, jo beigās par ko tu īsti runā, tā kā, es nezinu. Viss jau ir zināms. Tev patīk kārtas uztaps, jā, un patīk. Tā kā, tā arī ir visa saruna. Jā. Viens no maniem beidzamiem jautājumiem arī problēmas pārsvarā. Rakstīšanā ir iedzimis grēks vai dzīves laikā iegūts netikums? Man laikam iegūts netikums, tāpēc, ka man ģimenē tādu literātu baigi nav, cilvēku, kas rakstītu prieka pēc un pat lasītu. Teiksim, man bērnībā māte pat mēdza pārmes, kas brauc grāmatas stibī mājās, aizņem vietu, krāj putekļus. Un mēs bijām vakar, negribu teikt pasaukumā, teikšu tieši, mēs bijām Bērēs, un tur man cilvēki prasīja, attāli radinieki, kāpēc es tik daudz lasīju, tīpaši bērnībā, un es teicu tieši, es uzaugu mājā meža vidū, ko man bija darīt. Ar mākslas, ar daļņošanu nodarboties, jā? Jā. Labāk priecājās, ka koku nāmiņas arī uzcēla bērnībā, nebija viss tik gaužā. Jā, man liekas, man tas bija tiešām kaut kādā ziņā vēlmi izrauties no tās vides caur literatūru, un arī ar laiku jau tas kļuva par spēju izteikt emocijas vai sajūtas, ko es citādi nespēju izteikt. Un beigās jau kļuva par kaitu, no kuras neesmu ticis vaļā. Iedzimts grēks, tas tā pārspīlēti, jo ne jau mēs piedzimstam ar pildspalvu rokā, bet kaut kad tas sākās ļoti agri ar vienkārši sajūtu, ka es gribu kaut ko pateikt, un es īsti māku noformulēt tik ātri. Jo es biju tāds bērns, pieaugušo pasaulē, man nebija tik daudz apkārt mana vecuma bērnu, un tad man vajadzēja kaut kā kvalitatīvāk paust savas idejas, lai cilvēki man ņemtu vērā un tā kā dzirdētu. Un tad es sapratu, ka vieglāk ir pierakstīt un dažkārt izsniegt viņiem lapiņas, kur ir jau formulēta kaut kāda doma. Un man liekas, tas, ka es sāku saistīt rakstīšanu ar komunikāciju vistiešākajā veidā, jo ļoti agri,
ir neapstrīdami, jo es sapratu, ka es varu kaut kā sasniegt cilvēkus, es varu kaut ko viņiem pateikt. Un tas, man liekas, īsti nav mainījies arī visās manās grāmatās un visā manā, vismaz līdz šim dzīvē, ka komunikācijas aspekts ir absolūti svarīgākais, ko es vispār sagaidu no rakstīšanas, no literatūras. Un tieši, protams, tajā brīdī, kad es biju jaunāks, nedomāju par kaut kādu publicēšanos, par to es sāku domāt jau 20 gados, ka vispār to varētu kādam piedāvāt publicēt. Bet, un tad, protams, ar publicēšanos nāca jauna doma, ka, es taču varu arī pateikt kaut ko cilvēkiem, kurus pat nepazīstu. Bet sākumā, tas bija tīri cilvēkiem, ko es pazīstu, vienkārši, tas nav gluži introverta vai kautrīga kaut kāda cilvēka iezīme, bet cilvēka iezīme, kas varbūt nespēja noformulēt savas domas tik ļoti artikulēti, akurāti līdz galam kaut kā tā, bet iedzimis grēks vai iegūts netikums. Tas noteikti ir netikums, bet es nezinu, kur viņš ir iegūts. Ja rakstīt nav racionāli, tas ir grūti un diezgan, tas ir priekpilni, bet tas ir viens no tiem darbiņiem, kur tas prieks mijas ar diezgan lielām grūtībām. Tāpēc netikums tas noteikti ir. Bet kurā brīdī, es pat nezinu. Bet ir jau jauki. Bet netikums ir labs varbūt apzīmējums, tāpēc, ka es piemēram nezinu, kā varbūt ir būt nāk no ģimenes, varbūt arī vecāki vai iepriekšējās paudzes raksta. Bet es, piemēram, zinu, ko nozīmē, ka kaut kādā ziņā, kad tu sāc diezgan agrā vecumā, ka kaut kādā ziņā ir jāmēģina paskaidrot, piemēram, savai ģimenei vecākiem, kāpēc tu to dari, kāpēc tu nestudē jurisprudenci, un kāpēc tas ir vispār tev nozīmīgi, un ka kaut varbūt ar laiku tas arī var pie kaut kā novest. Jo, teiksim, mani vecāki, kas man ir ļoti dārgi, viņi ļoti praktiski cilvēki, un viņiem tiešām bija sākumā jāskaidro, ar kādu mērķi un kāpēc, un tā. Bet viņi saprata. Viņi saprata. Pēc dažiem gadiem. Bet es neko tā ziņā, tas pat bija teiktu, vērtīgi, jo caur to es arī pats sev skaidroju, kāpēc es to daru, kāpēc tieši šādā veidā. Un, man liekas, kaut kādā ziņā tas arī palīdzēja man diezgan ātri saprast, ko tieši es gribu ar dzēju, piemēram, pateikt, un kādā formā, ka man bija, teiksim, šis izaicinājums pamatot. Es identificējos ar šo sajūtu, jo es ļoti daudz ko saprotu, arī mēģinot atrast veidus, kā skaidrot saviem skolēniem. Un tad es viņiem pat dažkārt saku, tagad jau es pati saprotu. Jā. Tagad jums arī būtu jāsaprot. Mūžīgais stāsts, kad vecāks skaidro bērnam mājas darbu. Taču pat es sapratu, ka aprēķina procentus. Tu saprati? Aprēķina procentus. Brīnišķīgi. Vai vēl briesmīgāks jautājums. Par ko tad īsti ir jūsu grāmata, ko arī mēdz kādreiz uzdot? Un saka, Dievs, taču izlasi, sapratīsi. Kāpēc es skaties uz mani? Jo esmu galāns. Es sākšu. Pastāstīšu par dzejas grāmatu. Nosaukums telegrāmas tāds, tāpēc, ka arī es uztveru mākslu, dzeju galvenokārt kā saziņas līdzekli, kā komunikāciju. Bet reizē telegrāmas, tāpēc, ka telegrāmas, tad, kad tika aktīvi izmantotas, manuprāt, bija vienlaikus ļoti efektīvs, lakonisks izteiksmes līdzeklis kā dzeja, bet arī savā ziņā tagad tas ir novecojis, un liekas arī nereti uz dzeju mēdz raudzīties līdzīgi. Un tad attiecīgi es arī dzejas krājums ir sadalīts 4 nodaļās, var teikt, un katra ir par savu veidu saziņu. Sākot ar pirmā nodaļa ir saziņa ar apkārtējo vidi, un tad pēdējā, piemēram, saziņa ar mākslu kā tādu. Un, būtībā, par to ir grāmatiņa. Tā. Šī ir par mēģinājumu pieaugt. Šī ir par mēģinājumu nodibināt attiecības ar savām atmiņām. Un šī ir par mēģinājumu vispār rakstīt. Par izgāšanos, par mēģināšanu, par izgāšanos, par mēģināšanu un par izgāšanos un par mēģināšanu vēlreiz. Jā.
Es neesmu tik gudri, lai pateiktu vairāk. Bet ļoti skaisti. Man liekas, ka vairāk arī neko nevajag. Skaisti. Sakiet man tā, ko es aizmirsu jums pajautāt? Kādus jautājumus man vajadzētu izdot, vai kaut kas tāds, ko varbūt jūs vienkārši gribējat izstāstīt? Varbūt. Vai Krista? Ko man nav ideja? Laika tad iet smulsināt. Varbūt var arī jautāt, kas varbūt cilvēkiem klausītājiem ir aktuāli. Man jau laikam vienmēr interesē citu literātu tās aizkulises, kā viņi tapina tos tekstus un kur viņi bieži atdurās, kas biežāk iedvesmo, kas ir varbūt pat tādas rutīnas. Jo man liekas, ar to mēs esam neatšķirīgi, jo es esmu krietni vairāk rutīnas cilvēks nekā, man liekas, Krista, un man tā rutīna arī ir pat vajadzīga, lai es par spētu radoši izpausties. Piemēram, jo man rutīna veidīgāk ir, piemēram, kaut sportošana, jo arī labāk dzejas teksta top, kamēr es kaut kādu hanteli cilāju, tikmēr tur dainas lipina paurī. Teiksim, tas man ir ļoti būtiski. Savukārt, man liekas, tev tas ir ļoti citādi. Ja man nav ko teikt, tad es nerunāju, ka man kaut kāda rutīna. Ja man ir ko teikt, es arī salieku tādā īstenībā kaut kādu rutīnu arī pasaku. Man liekas, mēs arī ar to atšķiramies, jo es atkal neticu līdz galam iedvesmoju kā konceptam. Es arī ne, bet man vajag sajūt, ka man ir ko teikt. Jā. Teiksim, man liekas, arī krietni vieglāk arī tvert to mirkli, ka tev ir ko teikt un tu raksti. Man vairāk der, ka, teiksim, es zinu, sestdien, svētdien būs mana lielā rakstīšanas diena, kad es varēšu pusdienu pidžamās raudāt un tad 3 teikumus uzrakstīt un tad tā palēnām kaut ko lipināt. Lūk. Nē, to, ka Kristai nepalīdz sports, to mēs jau noskaidrojam. Skriešana viņai nepalīdzēja, tā kā es domāju, ka Hanselis arī īsti. Es sportoju, bet tas nav saistīts, laikam. Es sportoju, lai man vienkārši domātos, lai man smadzenes neaizmākoņotos. Tas normāli, kaut kur jākustās ir, bet tas nav noteikti tāds iedvesmas avots. Vēl es varbūt šīs sarunas sakarā sapratu to, ka, manuprāt, ir ļoti svarīgi necensties būvēt attiecības ap literatūru, tā teikt. Tā kā cilvēciskas? Ir tīpaši, man liekas, romantiskas, neaizrauties ar sajūtu, esmu atradis vēl vienu cilvēku, kas raksta literātu un tagad būs. Jo beigās jau pašā pamatā tik un tā ir jābūt kopējām vērtībām un vairāk interesēm un kaut kādā ziņā arī raksturiem uz dzēju, laikam, cik tas skanātu pretrunīgi mīlestību neuzbūvēt. Ar to var sākties. Mēs arī tu vadīji dzejaslamu šajā muzejā, un tad tu man pēc tam uzaicināji. Jā, starp citu, tagad tāds apļveida princips bijis, jo pirms jau vairākiem gadiem es šeit pat vadīju dzejaslamu, un arī starp viesiem, starp skatītiem bija atnākusi Krista. Jā, bet viņa visvairāk iekrita acīs un sirdī. Un īsais stāsts ir tāds, ka pēc slāma es gribēju viņu uzaicināt uz tēju. Viņa man teica, ka nav vaļas, jo jābrauc uz Bausku, kur viņa tajā brīdī dzīvo. Ja tu mani aicināji uz kafiju 10. vakarā. Jā. Man bija jāsaņemās, lai vispār aicinātu, bet viņa teica, ka viņa uz Bausku jābrauc. Bet man bija jābrauc. Es tajā brīdī vēl nenoticēju, man likās, ka viņa man pieklāja gāčuju, bet nē, pēc kādām dažām dienām tu pat uzrakstīji, kā būs ar to kafiju, un tad mēs satikāmies uz kafiju, un tagad sēžam, redz. Nē, es tev apsolīju uzrakstīt, man bija jāuzrakst. Un tāds tagad ir tāda mazliet dežavu sajūta pilnīgi. Jā. Bet varbūt klausītājiem kādi jautājumi. Man ir 2 jautājumi. Viens ir, turpinot šo iepazīšanās tēmu. Mēs braucām uz Liepāju, Manfeldi interpretēt. Tur arī bija Krista. Tu tad jau zināji, Kristus bija pēc dzejaslama vai pirms? Tas bija pirms, bet tad es zināju, man liekas, ļoti attālināti tevi. Bet tad neiekrita acīs. Nē, tad īstenībā mēs esam par to runājuši, par šo braucienu uz Liepāju, un es atceros to, ka tajā braucienā Krista konkrēti man krīt uz nerviem. Jo bija tā, ka es to atceros, ka bijām tie visi, kas mēs braucām, mēs gaidījām Kristu. Krista kavējās, tad viņa tur atskrēja. Viņa ielēca mašīnā, uzreiz sākēja savus sviestmaizi, pēc visu mašīnu smiržoja. Un tad es biju šoferis, es braucu, es jau tad biju jau izbesīts.
Un kaut kā pēc tā brauciena es arī baigi par tevi nedomāju. Man likās kaut kāda lecīga sviestmaize sēdāja. Man vienu reizi izdevās tevi sasmīdināt, tā, ka reici pa visu kafēnīcu. Nu jā, tā arī bija. Un man liekas, pēc starp to braucienu un pēc tam Dzeislam bija vismaz kāds gan gads pa starp kaut kas tāds. Jā. Un tad kaut kā... Nē, es domāju tieši tas, ka viņi bija bez sviestmaiz uz Dzeislam atnākusi, un tad bija cita noskaņa. Šeit bija īsta aura. Jā. Tā kā nāciet pie mums tā. Jā, otrais jautājums ir, no kāda jautājuma jūs baidaties, ko jūs uzdos, ko jūs negribētu atbildēt, bet uzdot, bet nē, tur mēs neatbildēsim. Tas ir, par privātu vai, vienalga, tāds ir. Šo jūs varat neatbildēt. Es tieši negribēju uzdot nekādus tādus jautājumus. Mēs tomēr neesam nekāds privātā dzīve vai dāma žurnāls, ja? Mēs tā nedaram. Jā, es domāju, tad droši vien tieši par intīmo dzīvi neatbildēt. Bet bez... Tāds, es nedomāju, ka ir kaut kāds tāds pārāk privāts jautājums ārpus tādām, pilnīgi... Pieklājības normām, jo. Ja jau mēs piekritām, šeit runāt, tad jau... Jo es domāju, ka droši vien arī diezgan loģiski, ka mēs arī strīdamies droši vien par to pašu, par ko vairums pāri strīdās. Un, teiksim, mums bija liela svētība, kad mēs dabūjām trauku mašīnu, jo par traukiem bija visu laiku tur kašķi. Divi dzejnieki tur. Jā, un kurš tad kuro? Jā, un es domāju, tāda praktiska strīda arī dzīvniekiem neizpaliek. Tādā ziņā, ka mums nebūtu kauns atklāt, ka mēs arī esam parasti cilvēki vai kaut kā. Bet reizēm ir, protams, tā, ka ir tāds pārsvīgums, kā tev nepatīk šitā filma, kā tas tā var būt. Jā, personīgs. Jā. Es tevi cienu un tev nepatīkšu. Es paturpināt šo jautājumu, kā jūs kā pāris tiekat galā ar tām situācijām, kad jums ir kaut kāds domstarpības. Vai strīds, kā jūs satrisināt un kādas jums gadījumā notiek, es nezinu, tur kaut kāds, nezinu, romantisks vakariņas, vai, nezinu, kaut ko nopērkat, kaut ko mīlu izdarāt, kaut kā. Bet es drīkstu teikt par pārdarbu. Jā, pastāstī. Mēs vienkārši kaut kādā brīdī sapratām, ka mēs esam bijuši arī personīgajā psihoterapijā katrs, un mēs sapratām, ka, lai mācātu kvalitatīvi strīdēties, mums vajag palīdzību no malas, mēs aizgājām uz pārterapiju, uz pāris sesijām. Un pārterapeiti mums pateica tādu metaforu, ko mēs arī laikam viens otram kā atslēgvārdu minam, par to vilcieniņu, ka ir tāds vilcieniņš, un tad, ja viņš sāk braukt, un vairs neviens neatceras, kā tas strīds ir sācies, kur tas strīds ir, ko viens otram pasaka ļoti nejaukas lietas un tā. Un tāpēc mēs vienmēr cenšamies noķert to strīda sākumu un pasakam, hei, tagad viens no mums iedarbinās vilcieniņu, strīds aizies, un tad mēs pateiksim viens otram nejaukas lietas, un tad mēs tā. Jā. Ja sanāk uzalpojam. Nevar tas tā sanāk, bet... Bet par to jau viss mūsu treneris. Bet, tas, ko es gribēju piebilst, ka, piemēram, pārtera bija interesanti, ja mēs gājām, tā, ka mums attiecībās bija viss kārtībā, bet tas bija ar tādu ilgtermiņu domu, ka mēs ilgtermiņā gribētu arī veidot ģimeni, bet lai mēs mākam arī tad lādzīgāk sadzīvot un arī labāk strīdēties, jo, teiksim, bet mācīt strīdēties ir svarīgi attiecībās. Un mēs abi sapratām, ka mums, piemēram, strīdos ir ļoti dažādas taktikas, pieejas, jo man liekas, ka man ir vairāk, teiksim, ir kaut kāda konflikta situācija, man ir vairāk kaut kāda, es nezinu, kā noraksturot, varbūt tā veča mentalitāte, tā kā vienkārši, davai izrunājam un miers, bet Kristē parasti vajag kaut kādu brīdi, tā kā distanci un tā. Jā. Un sākumā arī man tas bišķiņ kaitināja, jo es biju uzvilkts, es sēdēju, gaidīju tās dažas stundas, kad noplaks, lai mēs varam izrunāt. Man ir daudz emocijas, es prasu laiku. Jā. Nē, vilcienīgs neaizbraukt. Jā. Un tad arī tas palīdzams iemācīties kaut kā ar šo menedžēt, ka mums arī dažādas tās pieejas, kā risināt konfliktus. Jā, tā kā man šķiet, ja māk strīdēties, tad var ārkārtīgi daudz satuvināties, iemācīties viens par otru, jo strīda laikā tu esi ārkārtīgi ievainojams. Un ja tu spēj tikt pāri tam brīdim, ka kāds ir ievainojams un otrs viņam tur nesāk nesko, tad tas ir ļoti liela izaugsme attiecībās. Un tāpēc mums tas bija tā, ka
mēs sapratām, ka kāpēc cīnīties pašiem, ja var tiešām aiziet pie laba pārterapeita un to. Man liekas, mums arī attiecību sākumā palīdzēja tas, ka mēs abi sapratām un pieņēmām, ka kaut kādā ziņā attiecībās gribēt savu otro pusīti strīdā uzvarēt ir bišķiņa absurds, jo beigās tu principā neko neiegūsti. Tev ir tikai jātatos kompromiss. Reizēm tas nozīmē, ka tu kaut kā pat pieņem savu sakāvi. Jo būtībā, tu sakrāji varbūt šīs uzvaras, bet beigās tur būtu pakāds attiecības, tā rezultātā. Tas ir par īstermiņu uzvaru, bet ilgtermiņā zaudējums. Bet tas ir daudz, kur dzīvē. Ka dažkārt cilvēki ir tādi, ka īstermiņā gribas parādīt sevi, bet viņi nepadomā, ka tādās emocijās viņi nepadomā, ka ilgtermiņā tas nozīmēs kaut kādu tādu zaudējumu. Jā, bet, un tas ir arī kaut kas, ko laikam caur tādiem strīdiem tu vari iemācīties un tad pārnest arī uz pārējo dzīvi, ka nevienmēr viss ir par to, jo līdzīgi kā retrītos, atceros, mēs ļoti runājam par to, ka tas ir sava ego nolikšana malā, lai uzrakstītu to dzējoli ar otru. Man liekas, strīdos tas ir ļoti arī par kaut ko līdzīgu, ka tu tiešām tāda attiecību vārdā ieelpo un centies saprast, kā ilgtermiņā būt kvalitatīvi abiem kopā. Paldies. Vēl kādi jautājumi? Kāda jūs mīļākā krāsa? Sarkana. Oranža. Absolūti oranža. Tā, tad man jāsaka liels paldies. Un es varu pieveikties pie iespējams savas pašas apkārtstādēs. Liels paldies jums, un tie visi. Viņi jāpaklāt, tādu ir daudz putīgas. Šīs ir putīgas tāda, tikai pasniegšana. Tā. Liels paldies. Un es noteikti gribēju pasniegt vēl vienu putīti šī pasākuma idejas autorei. Kur ir viņu idejas autori? Laikam nāk. Idejas autori. Vēl viens puķīti, es gribēju pasniegt mūsu brīnišķīgiem operātoriem. Ko tad es varu jums visiem teikt lielu paldies par jūsu uzmanību. Vēlēt ļoti priecīgu Valentīnu dienu. Visu labu, tiksimies nākamreiz muzejā.